Sākam kārtējo raidījumu Moto entuāzistiem LV. Šodien pastāstīšu, kā vēl var uzlabot mopēda motora gaitu. Tā, sāksim mēs ar ko mēs sāksim? Mēs sāksim ar kartera telpas aizpildīšanu. Nu, teiksim, ja mēs gribam maksimāli aizpildīt karteriņu telpu, varam izmantot šādus gredzenus. Teiksim, iepriekš viņi ir nedaudz jāapvirpo blokam šīs vietiņas. Un gredzenu ieliekam iekšā un ielīmējam. Ielīmējam ar to pašu šķidro metālu. Ārējais izmērs mums ir nedaudz stievāks pa koķeni, pa kādu 2 mm. Vārdu sakot, šeit apvirpojam, vai freizīti noņemam, ieliekam gredzenu un visu te pilnu ar līmīti. Tādā veidā. Otram blokam tas pats. Teiksim, ja mēs viņus liekam, tad šīs vietas būtu bišķi jāapvirpo. Šīs vietas nedaudz būtu jāapvirpo. Tā, kāpēc tas jādara? Tāpēc, kad maksimāli aizpildot kartera telpu, mēs iegūstam lielāku spiedienu karterī. Jo mums ir lielāks spiediens, jo vairāk benzīns mums tiek cilindrā. Tātad mopēds labāk ir. Vēl viens ķūnings, ko var izmantot, tās būtu šādas šēbes. Man viņas ir izgrieztas ar plazmu, var izgriezt arī fleksi. Izurbjam te caurums, teiksim, kādus 3 lielus, 10 mm. Un piemitinam. Nu, protams, šito caurumu arī mums jāapstrādā, lai plūst benzīns. Jā, vēl viena lieta. Šo caurumu arī var pārrūpt trasnāku. Man ir uz 12, nu, 13 mm arī varam pārrūpt, bet ļoti nevajag aizrauties, teiksim, paliek pārāk plānas sienas un dažreiz lūst gals nost. Tā, teiksim, ir dažādas versijas šosē. Ja mēs liekam visu šitos te iekšā, ja mēs vēl liekam šitos papildus, mums atkal paliek nedaudz smagāk kloķi. Tātad te man bija 2 mm nost priekš šosejas, es ņemtu vēl 2 mm nost un attiecīgi biezākas šēbes ieliktu karterī, teiksim, priekš šosejas. Priekš šosejas mums vajag lielāku ātrumu, krosā mums vajag lielāku rāvienu, teiksim, no vietas. Apmēram tā. Pa klaņiem vēl atgriezīšos pie klaņiem. Klaņus arī var. Tas man ir oriģinālajā garumā, jo man ir tāds stents, jā, teiksim, tas ir oriģinālā mopēda garumā. Teiksim, un ja mēs liekam meteoro virzuli, ja mēs negribam likt 5 mm, teiksim, starpliku, mēs varam klani saīsināt pa 3 mm. Un tad likt starpliku, teiksim, 2 mm biezu. Varam klani saīsināt arī pa 5 mm. Protams, attiecīgām stendiņam jābūt, attiecīgām skrūvu vietām pēc garuma. Tas viss ir mēģināts, viss iet, viss darbojas. Saīsinot klani, mums rodās lielāki apgriezieni, lielāks ātrums, bet jauda tā kā nedaudz ir mazāka. Nu, vēl gribētu pastāstīt apmēram pa lūkām. Teiksim, ko mēs gribam panākt. Ja mēs gribam panākt tikai teiksim, lielāku rāvienu. Lūkas mēs taisam tikai platāks, bet uz augšu neceļam. Arī, ja ir instruments, ar ko tikt, teiksim, pie pārplūdes lūkām, arī šeit uztaisam tikai viņas platākas. Uz augšu neceļam. Tas ir lielākā jaudai. Ja mēs gribam palielināt apgriezienus, ceļam lūkas uz augšu. Neiet teikt celt augstāk par 2 mm. Gan izplūdi, gan pamat pārplūdes, apmēram par 2 mm uz augšu, mums būs lielāka apgriezieni un lielāks ātrums. Teiksim, trešo pārplūdi. Nevar redzēt, varbūt šitā.
Trešo pārplūdi mēs taisām pa 1 milimetru zemāk nekā pamatpārplūdes. Tā ir augšā mala. Nu jā, šī mala pa 1 milimetru ir zemāka pa pamatpārplūdi. Nu tā, viss tās trešās taisa. Tas ir tā. Ko vēl gribēju pastāstīt? Teiksim, ja mēs gribam vēl lielāku ātrumu, teiksim, mopēdam mums ir pa maz. Šo te starpliku, paštaisīto, ko rāda iepriekšējā raidījumā, teiksim, var uztaisīt biezāku, kaut vai tur 10-12 mm. Jo mums karburators būs tālāk nost no bloka, jo mums būs lielāks ātrums. Tādā veidā mēs varam, saregulēt, ko mums vairāk vajag. Vai rāvienu, vai ātrumu, teiksim. Krosā ieteicams būtu lielāks rāviens, teiksim, no vietas, spēcīgāks zinējs, ātrums, ja iet kādu 50 km/h, kaut kādu 54 zobi, tad tas ir pilnīgi pietiekoši. Šosejā, protams, ātrums vajadzīgs lielāks, ir cieta trase, jā. Un principā šosejā mums vajadzētu lielāku ātrumu, kaut vai kartiņu trases, bet tāpat tur biķernieki, cik zinu, Madonas, Smilteni, tur ir liela taisnie posmi, mums tur vajadzētu attīstīt lielāku ātrumu. Tas laikam arī viss. Tātad, sekojam mūsu mājaslapai, MK Liesma gan Facebookā, gan Googlē. Informēsim par visu jauno zelta mopēdu sacensībām, kalendāriem, un visu informāciju.